Biedrības lauku partnerības Ziemeļgauja darbības teritorija ir Latvijas Ziemeļvidzemes 16 pagastu un pilsētas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados. Biedrība ir izveidota 2006. gadā, lai apvienotu tos, kuri ir ieinteresēti darboties sabiedrības labā, domājot gan par ekonomiskajiem, gan sociālajiem uzlabojumiem. Mūsu darbības mērķis bija un būs arī turpmāk iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. 2008. gadā, izmantojot visu teritorijas attīstībā ieinteresēto sektoru līdzdalību, tika izstrādāta vietējas attīstības stratēģija. Laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam to ievies mūsu teritorijā darbojošās biedrības un pašvaldības, īstenojot daudzus interesantus un iedzīvotājiem nepieciešamus projektus. Saskaņā ar stratēģijas rīcības plānu šie projekti tika īstenoti 6 rīcībās. Pirmajā atbalstīti 43 projekti, no tiem 35 pabeigti, 8 projektu īstenošana patreiz vēl turpinās. Otrajā rīcībā ir atbalstīti 5 projekti, pabeigti 3. Trešajā atbalstīti un īstenoti ir tikai 2 projekti, abi ir Valkas novada domas īstenotie projekti, kur rezultātā Valkas pagasta Sēļos ir izveidota telpa veļas mazgāšanai, bet Valkas pilsētā izveidota telpa no vardarbības cietušiem bērniem un telpa atkarībā esošu personu centra izveidei. 4. rīcībā mums ir atbalstīts 21 projekts, patreiz pilnībā no tiem ir pabeigti 13 projekti. Un 2013. gadā pēc papildus finansējuma piešķiršanas stratēģijā tika noteikts vēl 2 jaunas rīcības, 5. un 6., kurās abām kopā ir īstenot 7 projekti. Un pavisam kopā šo projektu īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums mums ir bijis 771 350 eiro. Nu, un tagad paskatīsimies, kādi tad ir Ziemeļgaujā īstenotie interesantākie projekti. Ir īstenot 9 projekti, kur rezultātā izveidota laukuma sportam un aktīvai atpūtai. Un te var pieminēt BMX trasi Gaujienā, sporta laukumu Vidagā, skrejceļu pie Grunzāles pamatskolas, aktīvās atpūtas laukumi ir Jērcenos un Kauguros, hokeja laukums un labiekārtot peldvieta Ērģemē, āra vingrošanas laukumi Lugašos un Sēļos. Projekta ietvaros labiekārtojam hokeja laukumu, tika ierīkots iegādātas jaunas ģērbtuves, apgaismojums, kā arī iegādāts inventārs hokeja krekli, cimdi, ķiveres, slidas, nūjas, arī slidas, ko var iznomāt tiem, kas apmeklē laukumu ziemā. Tā kā Vidzeemē lielā ciņā ir arī florbols, badmintons, un citas spēles, tika iegādāts arī šiem sporta veidiem nepieciešamais inventārs, vārti, nūjas, raketes, novusa galdi, tenisa galds, trenažieri, ko izmanto arī iedzīvotāji. Tad esam tikuši arī pie apskaņošanas tehnikas, kas nepieciešama sacensību veiksmīgai norisei. Vēl gribētos palielīties ar Vidzemes hokeja sasniegumiem, jo mēs regulāri piedalāmies Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā, ieņemot godalgotas vietas, tāpat arī bērnu skolas komanda piedalās Latvijas ziemas olimpiādē Ēgļos. Projekta nosaukums Esi aktīvs uzrakstīja Brangaļa jauniešu doma.
Iegādājāmies sporta inventāru sākot no lecam auklām līdz pat streetbola groziem, trenažieriem un florbola visu inventāru. Šobrīd projektā iegādāto inventāru izmanto ļoti daudz dažādi cilvēki, sākot no pašiem mazākajiem bērniem līdz pat senioriem. Un vislielākais prieks ir par senioriem, ka viņi nāk un izmanto arī trenažieru zāles un tā. Un šajā brīdī mēs arī varam gatavot un veidot dažādus arī turnīrus, jo mums ir inventārs, ar ko to darīt. Līdz šim mums nebija tāda. Līdz ar to mēs esam ieguvēji, man liekas, ka trīskāršā apmērā. Šobrīd arī mūsu treniņu ietvaros mēs varam piedāvāt inventāru, līdz ar to mums arī bērni, jaunieši un arī pieaugušie var piedalīties dažādās sacensībās, jo ir tas inventārs, kur piedalīties. Pieņemsim, speedmintonā mums jaunieši pat pirmās 3 vietas Latvijā. Idejas iniciatori Gaujenes jaunieši un viņu vecāki. Līderu projektā piedalījos no izstrādāšanas brīža līdz pašai celtniecībai, kur bija kā galvenais konsultants. Šādu veidu projektā piedalījos pirmo reizi un noteikti vērtēju ļoti atzīstami. Tas ir labs piemērs mazajām pašvaldībām, kā ieguldot nelielus līdzekļus var attīstīt jaunatnes veselīgas dzīvesveidu. Projekts ir labs piemērs visiem pārējiem klubiem. Gaujena bija pirmā, kas uzdrošinājās startēt līderu projektā. Ar savu labo piemēru mums sekoja Māripa un Sauds, kas arī piedalījās šādu veidu projektā. Gaujenes braucienu šogad noslēdz 3. pilno sezonu. Sākām mēs ar vietējām mēroga sacensībām apē, kur vietēji entuziasti uz pilsētas svētkiem rīkoja sacensības. Jau pirmajā gadā Gaujenes braucēji bija nepārspēti visajās grupās. 2. sezonā piedalījāmies valsts mēroga sacensībās, kas bija jauns izaicinājums un augstāka līmeņa pieredze, ar kuru braucēji tika ļoti labi galā un guva labs panākums. 3. sezonā paralēli iepriekšējām sacensībām piedalījāmies starptautiskā mēroga sacensībām uz startu, kur Eignis Rubins izcīnīja 3. vietu un Jākubs Kalniņš palika tūlītās godu piedestālu. Interesants projekts ir īstenots Viraša pagasta Vidagas skolā. Iekārtot kokapstrādes telpu un iegādāt jaunu darba galdi. Bet pie skolas ir ierīkota atpūtas vieta un uzbūvēta lapeni, kur bērni pavada brīvo laiku pēc stundām. Liels prieks ir par Zvārtavas pagasta biedrību Atrod laiku sev, kur ir īstenojis 3 projektus. Vispirms tika izremontēta un iekārtota brīvā laika pavadīšanas istaba, un tad iegādātas galda spēles, trenažieri, kā arī sašūt tērpi sieviešu vokālajiem ansamblim. Tagad Zvārtavā regulāri notiek dažādi spēļu turnīri, galda spēles un trenažieri ir pieejami iedzīvotājiem katru dienu, var nākt nodarboties, kā arī notiek radošās darbnīcas un izstādes. Ziemeļgaujā tagad ir 6 jauni rotaļu laukumi – Mūrmuižā, Trikātā, Ēvelē, Sedā, Valkas pilsētā un Vīciemā.
Jērcēnu muižas klietī iekārtota telpa sanāksmēm, izstādēm un šautuvi šaušanai ar pneumatiskajiem ieročiem. Mednieku namā ierīkota pastāvīga putnu un meža dzīvnieku izbāžņu ekspozīcija. Projekta ietvaros uzšūti vēsturiska laikmeta tērpi muižas baronam, baronesei, jaunbaronam, 2 prēlinēm un kalponiem. Tajos tērpjas Jērcēnu muižas saimnieki muižā notiekošo ilgadējo tradīciju pasākumos, kā arī uzņemot gan vietējos, gan ārzemju viesus. Pateicoties projekta īstenošanai, ir izgaismotas Jērcēnu muižas kompleksa ēku fasādes, kas gada tumšajā laikā rada īpašu pievilcību. Ar iegādāto multimēdiju un filmēšanas tehniku Jērcēnu muižas kinotēku papildina filmas par muižā un pagastā notiekošajiem pasākumiem. Ir remontētas telpas, iegādāts inventārs un aprīkojums, sakopta apkārtne, tautastundu saietanamiem interešu centriem Videgā, Ēvelē, Plāņos, Jaunklidzīs, Strenčos un Sedā, Vīciemās, Vārtavā. Un Vīciem un Kauguru tautasnam ir tikuši pie modernām apskaņošanas iekārtām. Šī projekta ietvaros mēs iegādājamies apskaņošanas aparatūru. Tajā ietilpst akustiskās sistēmas, kopskaitā 8 gabals, mikšķerpults un mikrofoni. Mikrofoni 12 gals mikrofoni un 8 rokas mikrofoni. To visu aparatūru mēs izmantojam pamatā pašdarbības kolektīvu vajadzībām. Un, lai mēs dabūtu kvalitatīvu skanējumu, mums sen bija prātā un meklējām iespējas iegādāties šāda veida mikrofonus un apskaņošanas aparatūru. Šo aparatūru izmantosim mēs pamatā visā novadā. Mums ir 2 estrādes, gan Trikātā, gan Mūrmežā. Branguļos arī sporta spēlēs viņu varēsim izmantot. Projekta galvenā vērtība un galvenais mērķis bija kolhozu laikā filmētās filmiņas padarīt šodienas tehnoloģijai redzamas un lasāmas un saglabājamas nākotnē. Otra projekta daļa bija šie kustīgie stendi, kur uzlikt redzamu, lasāmu informāciju par šīs Kauguru pagasta vēsturi. Šie stendi vēl top ir tapšanas stadijā. Stendi paši mums ir un stāv un gaida šo informāciju. Ēveles muižas klētis celta 1793. gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kādu laiku šī klētis stāvēja neapdzīvot, saimniekoja tikai žurkas un kaķus. Rezultātā tapa skaistas izremontētas telpas, kuras mēs izmantojam iedzīvotāju vajadzībām. Šī telpa kalpo kā izstāžu zāle, kā telpa, kurā notiek muzejas teātri, mākslas koncertiņi. Mēs pagasta svētkos šeit rīkojam kūku degustācijas, radošās darbnīcas, daudz brauc ekskursanti. Smiltenes novada Grunzāle ir tikusi pie jaunas estrādes, skaista tautas tērpi dejotājiem un moderna apskaņošanas tehnika pasākumu rīkošanai.
darbs ir ieguvuši deju kolektīvi Brenguļos, Kauguros, Strenčos, Virašos un Grunzālē. Gaujiens Jāzep Vītolfons ar projektu palīdzību iegādājies mikrofonus, skandas, nošu pultis, gaismu ķermeņus, aprīkojumu, kas nepieciešams gan ikdienā Gaujiens muzikas skolas audzēkņiem, gan arī Jāzep Vītola muzikas dienu aktivitātēm. Ar projektu palīdzību esam iegādājušies alta un baritona saksofonus, mežragu, efoniju, tubu, bungu komplektu, gājiena šķīvjus orķestrim, kā arī basģitāras pastiprinātāju, kas visu laiku mums nebija. Liels ieguvums orķestram ir šie kvalitatīvie instrumenti, kuri tiešām nav salīdzinām ar seno laiku saburzītiem Krievu ražojumiem. Orķestra skanējums līdz ar to ir daudzkārt uzlabojies intonācijas ziņā un kvalitātes ziņā. Projektu nosaukums muzeja ekspozīcijas telpas Tālavas mantojums izveida doma Sajeta nama 2. stāvā atspoguļot seno Trikātes vēsturi, kas būs turpinājums arī piemineklim Tālivaldes, kurš atrodas pie Sajeta nama. Projekta ietvaros ierīkojam šo muzeja ekspozīcijas telpu, arī ieguvām stendo Trikātes vēstures apskatu un novadniekiem, kā arī Sajeta nama telpas biroja tehnikas aprīkojums, ekrāns, projektors, dators un printeris okupētāji. Pirmā projekta ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi tika atvēlēti, lai aprīkot nesen renovētā Sedas kultūras nama telpas ar mēbelēm, aizkariem, žalūzijām, iegādāt datortehniku, apgaismas un skaņu tehniku. Otrā projekta ideja radās pateicoties atjaunotā Sedas kultūras nama telpu pieejamībai un iespējai iegādāties vēsturnieka Alda Zaikovska padomju laika eksponātu un liecību kolekciju. Projekta rezultātā izremontētas, pielāgotas un iekārtotas telpas ekspozīcijas izvietošanai, krājuma glabāšanai un aktuālu izstāžu organizēšanai. Par trešā projekta līdzekļiem iegādātas stikla vitrīnas kultūrvēsturisko priekšmetu kolekciju izcilāko eksemplāru eksponēšanai, garantējot uzskatāmību, drošību un ilglaicību. Kā jau sākumā stāstīju, patreiz ir īstenoti 3 projekti, kas saistīti ar vides sakārtošanu. Tie uz Vārtavas pagastā tagad ir norādes uz visām mājām, kas atvieglo vajadzīgu objektu atrašanu dažādiem apkalpojošiem dienestiem. Valkas pagasta Ložos ir iztīrīta un padziļināta Muižas parka dīķa gultne, ir labi iekārtot dīķa apkārtni, izveidot pastaiglaipa, tiltiņi un soliņi. Un Valkas pilsētā ir labi iekārtot peldvieta pie Zāģesara, kā arī atjaunot ūdens ņemšanas vietu pie Zāģavota. Rīcībās lauksaimniecība, modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanas 6 projekts ir īstenojusi zemnieku saimniecība Veckulkuri. Ar projektu atbalstu iegādātas iekārtas piena pudeļu mazgāšanai, piena un jogurta fasēšanai, jogurta masas ražošanas katls. Un bez tam ir iegādāts arī lauksaimniecības inventārs. Sevišķi mēs lepojamies ar to, ka 2014. gada augustā zemnieku saimniecībai Veckulkuri tika pasniegta Latvijas ārstu biedrības iedibinātā veselības gada balva nominācijā Veselīga uztura ražotājs.